Nu, kā? Nākamais vidosiks. Aiziešu uz promenādi. Stūklakā, skati forši. Kaut kā tā. Kaut ko pats sev pastāstīt, apsolīt. Tā, lai nav kauns no apkārtējiem nekautrēties, filmēties. Da jebkur, da jebkā. Un lai ir forši. Tā, cek. Tā, nav tāds kaunīts, nav. Un jau filmējās. Jā, kļūst slavenam, pazīstamam. Ka tā. Kaut ko var pateikt. Pateikt tā. Filmēšanas jau paliekā vien labā. Katrā ziņā publiskās vietās ir uzstāšanās tā kā tā. Jāveic un jādara. Čau! Jā, vidosik jātais. Aha. Nu, tā kā tā. Nu, labi. Nu, Dagnis, un video bloks, jā. Skatīšos, kas ir īsti video bloks. Taisīt tādu, un nevar rakstīt un pēc iespējas labāk reklamēties. Iegūt klienti. Labi jau labi. Galvenais ir tagad nenomīst no to kritēriju noteikšanas. Un saprast, kā riktīgi tos kritērijus izvēlēties, kuri tad ir tie svarīgākie, kā lai pēc iespējas labāk to sakni var atrast un izravēt, palīdzēt cilvēkiem. Tā kā pīpēšanas atmešana varbūt pēc skripta, nevis varbūt, bet pēc skripta ir viens, bet tālāk jau ir, tas jau ir nopietnāks pasākums. Tā kā Pāvils gan iedrošina, ka saka, ka tas ir viegli, jebkurā gadījumā atradīšu, sapratīšu arī ar apusējiem, vai taisam citiem tos caurstrādes, jā. Un iemācīties saprast, trāpīt ar pirmo reizi naglai uz galvas, tā lai izdodās. Gribās, lai forši jaudīgs, elitārs, regresalauks esmu, un tā tālāk, un hipnoterapeits, un palīdzēt cilvēkiem. Marketings tālāk tad izdomās, pirmoreiz neizdevās, tā tad ir kaut kāda kļūda komunikācijā, kas atbaida cilvēkus, bet ir jāieraksta vidosiks, tātad nākam nedēļ, tepat uz promenādu varbūt atnāk, vai izdomāšu vēl kādu vietu, un ierakstīšu to vidosiku kā reklamē par pīpēšanu, lai var uztaisīt nopietnu video ar smaidu, pārliecību, un lai cilvēki jau būtu sagatavotam, zvanot, ka viņi grib tiešām pieteikt tikai to laiku, kad to var izdarīt. Nu, labi, kaut kā tā. Apsēdēšu, paskatīšos, ko es te esmu ierakstījis. Tā kā tā. Smaidiņš vajag, saulīt sāk spīdēt acīs. Un tātad vietā skaistā. Ņemšu 3 līdzi, rakstīšu vidosiku. Kā tā. Ok.